Laipni lūdzam Baltijas lielākajā videi draudzīgas atkrituma apsaimniekošanas uzņēmumā Eko Getliņi. Caur šiem vārtiem ikdienu no 7:00 rītā līdz 10:00 vakarā izbrauc aptuveni 200 līdz 300 automašīnu. Tās ir piepildītas ar dažādiem sadzīves atkritumiem, ko Getliņos pārstrādā poligona gāzē, no kuras iegūst elektroenerģiju un siltumu. Ar automātisko svaru palīdzību katru automašīnu piereģistrē un nosver, lai zinātu, cik liels atkritumu daudzums nonāks Getliņu poligonā. Tas, kas cilvēkiem palicis nevajadzīgs, nonāk pakalnā, ko dēvē par biodegradācijas šūnu. Lai atkritumu uzglabāšana būtu videi draudzīga, katra šūna ir aprīkota ar īpašu izolējošu pamatni un caurulēm, kas nogādā notekūdeņus uz attīrīšanas iekārtām. Biodegradācijas šūnā atkritumus izkrauj, izlīdzina un ar 50 tonu smago kompaktoru sapresē. No visas Rīgas un 21 pašvaldības dienā Getliņos nonāk aptuveni 1000 tonu atkritumu, bet gadā tuvu 500 000. Tikko kā viens atkritumu slānis 7 metru augstumā ir piepildīts, šūnā ievieto perforētās gāzes caurules. Ar to palīdzību savāc gāzi, kas rodas atkritumu pūšanas rezultātā. Aizpildīta biodegradācijas šūna sasniedz aptuveni 21 metra augstumu. Šūnu pārklāj ar māla kārtu un kūdru, kā arī iesēj zāli. Tāpēc aizpildītā šūna izskatās pēc zaļojoša pakalna, uz kura aug dažādi pļavas ziedi. Uz neaktīviem atkritumu kalniem, kurus sedz māla un kūdras izolācijas slānis, izvietotas ganības. Aptuveni 60 Latvijas tumšgalvu aitas, ēdot zāli, uztur šīs teritorijas sakārtotas un ļauj ietaupīt enerģijas resursus, kas būtu nepieciešami, lai regulāri pļautu zāli. Pavasarī, sākoties ganību sezonai, uzņēmums nomā jērs no Latvijas zemnieku saimniecībām. Visu vasaru aitas atrodas dabiskās ganībās, kurās nelieto ķimikālijas. Lai aitas pasargātu no nelabvēlīgiem laikapstākļiem un tām būtu, kuru patvērties diennakts tumšajā laikā, ir uzbūvēta vieglā tipa nojume. Rudenī līdz ar sāli iestāšanos aitu ganāmpulks atgriežas zemnieku saimniecībās. Caurulis, kas savāc poligona gāzi, nonāk vienā mezglā – automātiskajā gāzes regulēšanas stacijā, kur pārbauda gāzes sastāvu. No gāzes regulēšanas stacijām gāze nonāk sūkņu stacijā, kas atrodas Getliņu energobloka teritorijā. Gāzi no visām šūnām, kas 10 gadu laikā izveidotas poligonā, savās 4 sūkņi un nogādā uz dzēsēšanas un attīrīšanas iekārtām. Tās ļauj samazināt gāzu izmešu apjomu līdz pat 90%. Kad poligona gāze ir attīrīta, tā nonāk 6 motoros, kur to izmanto tradicionālās degvielas vietā, lai darbinātu motorus, kuri griež ģenerators. Rezultātā iegūst elektroenerģiju, kas pēcāk tiek nodota Latvenergo rīcībā. Aprēķini liecina, ka gadā Getliņu poligonā saražo līdz 56% no visas Latvijā saražotās biogāzes. Turklāt elektroenerģijas ražošanas procesā iegūst arī siltuma enerģiju, ko izmanto Getliņu saimnieciskās darbības nodrošinājumam. Līdzās ēku apsildīšanai Getliņos saražotais siltums nonāk 5,5 metru augstajā un 3625 kvadrātmetru lielajā siltumnīcā. Tā ir tikpat liela kā gandrīz 2 hokeja laukumi. Siltumnīcā audzē puķes un pazīstamos Getliņu oranžos tomātus.
Be Orange šķirnes tomāti aug speciāli šim nolūkam piemērotā akmens vatē. Katram štādam ir pievienoti kapilāri, pa kuriem tas saņem ar barības vielām sajauktu dziļurbumu ūdeni. Nedēļā raža sasniedz aptuveni 4 tonnas, bet gadā līdz pat 150 tonnām. Lai siltumnīcas darbiniekiem būtu vieglāk novākt gatavos tomātus, stādi atrodas aptuveni 70 cm augstumā no zemes. Siltumnīcā tomātus audzē ar bioloģiskām metodēm. Getliņos audzētie tomāti nav piesārņoti ar ķimikālijām, to uzglabāšanā neizmanto konservantus. Cīņā pret kaitēkļiem izmanto to dabiskos ienaidniekus, bet apputeksnēšanu paveic no Francijas atvestas kamenes, kuras mīt siltumnīcā esošajos stropos. Daļu no getliņos saražotās siltumenerģijas izmanto, lai apsildītu ūdens attīrīšanas iekārtu reaktoru un uzsildītu infiltrātu savākšanas un recirkulācijas baseinu. Arī ūdens attīrīšana getliņu poligonā noris dabai draudzīgā veidā, izmantojot bioloģiskās attīrīšanas procesus. Infiltrātu jeb šķidrumu, kas izsūcies cauri apglabātiem atkritumiem, pa drenāžu caurulēm noved uz dīķi. Tad tas nonāk reaktorā, kura tilpums ir 3800 kubikmetru. Lielajā toverī ir izaudzēti mikroorganismi, aktīvās dūņas, kas noārda ūdeni piesārņojušās vielas. Tuvojoties attīrīšanas noslēguma fāzē, šķidrumu nostādina un tīro ūdeni nogādā uz dīķi, tad uz grāvi, un tikai tad tas nonāk Daugavā. Lai redzētu savām acīm un uzzinātu vairāk par ekoloģiskās saimniekošanas praksi, mēs gaidīsim jūs ciemos. Eko getliņi, zaļa enerģija, zaļā vidē.